Nu tā, draugi, šajās video sērijās jums parādīšu, kā mēs pārbūvējām vasarnīcu pa kārtīgu ģimenes ziemas māju. Video sākumā uzreiz vēlējos pateikt, ka mēs neesam nekādi profesionāļi un baigie spečuki un iespējams visas lietas, ko jūs redzat video, nav tas labākais risinājums, kā to darīt, bet vēlējos jums parādīt, kā to darījām mēs. Patiesībā katru soli ejot, mums nebija nekāda plāna. Mēs visu informāciju meklējām internetā, runājām ar paziņām, uzdevām jautājumus grupās. Tā kā tehnoloģijas un veidi, kā mēs taisījām, tas ir vienkārši, ko mums ieteica un kāda informācija atnāca līdz mums. Tāpēc iekārtojamies kārtīgi, paņemšu jūs līdzi mūsu mājas pārbūves ceļojumā. Un tiešām ceru, ka informācija būs noderīga un kāds iemācīsies varbūt kaut ko jaunu, kaut ko noderīgu šī brīža vai nākotnes projektiem, vai arī vienkārši būs interesanti pasakot līdz sērijām, ko vakaros pastīties, lai sevi izklaidētu. Šie video, ko redzat šobrīd, tika uzņemti pirmo reizi, kad iegājām mājā. Šajā momentā mums šī māja vēl nepiederēja. Mēs bijām aizbraukuši apskatīt, pastīties vai vēlamies iegādāties, kāda ir situācija un kā vispār viss izstās dzīvē. Māju iegādājāmies pavasarī un uzreiz ķerāmies vērsim pie ragiem, uztaisījām iekšā mini kosmētisko, lai varam pa vasaru padzīvot, patusēties, bet uzreiz sapratām, ka pa lielam pirmie lielie mājas darbi būs nomainīt jumtu. Mājai bija koka šindeļu jumts, jau daudzās vietās ar caurumiem, tecēja, varēja griestos redzēt, kad ir mitrumu bojājumi, vējš pūš cauri. Pa nakti guļot varēja dzirdēt jūru, tā kā uzreiz sapratām, ka diezgan strauji ir jāmaina jumts. Diemžēl baigi nesanāca uzfilmēt visu procesu, bet iemetīšu kaut kādas bildes, mēģināšu pastāstīt, ko mēs izvēlējāmies, cik maksājām, kā tas vispār viss izstījās. Par jumtu baigi daudz nebija jādomā, uzreiz izvēlējāmies metāla jumtu. Vēl bija varianti izvēlēties bitumu šindeļu jumtu, bet kaut kā nebija tāda baigā uzticība tiem jumtiem, plus mums māja diezgan tuvi jūrai ir, tāpēc uzreiz izdomājām, ka liksim metāla jumtu. Vienīgā lieta, ko jāzina, kad liek metāla jumtu, kad ir stipras lietas, tu var dzirdēt, kad lietus līst, un mums par to brīdināja. Mēs izdomājam, hei, ja reiz tā ir, tad atmosfērē, ja lietus līst, tad izbaudīsim lietu pilnībā, un patiesībā ir diezgan forši. Tu sēdi istabā un ir ārā vētra līst lietas, un tu mazliet dzirdi, ka tās lāsta, kas sitās, ja jebkurā gadījumā pret palodzēm viņas sitās, un ir forši, nenožēlojām nevienu mirkli, un jumts stāvēs vēl ilgi, un nekas ar viņu nenotiks. Aptuvenās izmaksas jumtam bija 1000 pa zaļmateriāliem, 2000 pa metālu, 2000 pa darbu, plus vēl nāca plēve, skrūves, dažādas papildus pozīcijas. Mēs reiķinām, ka jumts nostājas plus mīnus uz 6000 eiro. Šīs ir 2020. gada cenas. Vēl pirms ziemas paspējām ierīkot bioloģisko kanalizāciju. Džeki atbrauca 2 dienās, visu ieraka, visu sataisīja. Izmaksāja mums tas 3700 eiro, bet vēlreiz atgādināšu, ka tās ir 3 gadi vecas cenas, un šobrīd tā cena droši vien būtu pavisam cita. Kompānija, kas uzstādīja mums kanalizāciju, saucās Enfriho Group. Varam teikt tikai labus vārdus, jo projām Džeki reiz gadā brauc taisīt mums apkopīt, tā kā esam ļoti apmierināti. Notiks kanalizācijas pieslēgšana. Kā mums tiks tās? Kaut kādi vadiņi. Reku tā cisterna vispār pilna jau ir. Bioloģiskā kanalizācija. Ir 25. janvāris. Esam atbraukuši izņemt veco koka grīdu pirmajā stāvā.
Nākamais solis – ieklāt jaunu grīdu. Pats nebija uz vietas, bet iemet kaut kādas bildes ieskatam, kā izties darba process. Par cik mājai būs apsildāmās grīdas, mazliet ieskicējuši, kā izties tas mūsu grīdas pīrāgs. Tātad sākumā tika savilktas kanalizācijas trubas, tad aizgāja plēva, armatūra, sausais betons pirmā kārta, tad tika savilktas visas ūdens trubas, putaplas 10 cm siltinājums, folija plēva kaut kāda, siltās trubas grīdai un nobeiguma kārta sausais betons. Par cenām, ja pareizi atceros, darbs plus materiāls mums izmaksāja 3,5 tūkstoši uz 60 kvadrātmetriem. Nu tā. Šodien brauks mūrētājs. Mūrēs ciet durvis, mūrēs ciet to logu, mūrēs ciet virtuves logam apakšu. Man te šitās visas sienas jānoņem nost. Reku boileris. Again. Močīs ciet. 25, varbūt 25. Kā pārdeva? Jā. Tā ir. Tā, nu esam atbraukuši otrā diena, kad darbojamies šogad. Nu, īstenībā trešā, bet, nu, skatīsim kā otrā. Visi baigi forši. Tikai ir 12. marts. It kā pavasaris. Tā, nu labi, paskatīsimies, kā mums te iet. Tā, nu reku vakar beidzām aizmūrēt puslogu. Šodien turpinās, to logu mūrēs ciet. Kur jau aizmūrēt logam apakša, durvīm apakša. Būs viens liels loks. Tā, kur iekurina malciņu jau, tā lai mums tas silti. Un sāksim darboties. Šodien baigi daudz, kas ir jāizdara. Jo šodien meistars pēc plāniem ir pēdējo dienu. Mums šodien viss jāizdara, lai pirmdien jau var siltumsulkni vilkt iekšā. Visa santehnika aizmūrēt visu. Arī pirmdien, otrdien logi nāk. Tā kā šodien mums jāizdara pa lielam viss atlikušais. Darbosimies, skatīsimies. Nu, redzēs, kā ies, cerams. Gan jau, ka visu izdarīsim. Kur to liksies? Filtrus tur viss liks šodien taisīs te, tur krānam. Nu, kaut kā tā. Tā, nu ārpus izstās šādi. Pasītamies, ko mēs tur aizmugurē darām. Tā. Loks aizmūrēts. Tā, nu šādām izkastēs strādāja. Tā, nu šādi mums te šobrīd izstās. Aizmūrēts, skruvējam ciet. Gaidam jaunos logus. Nu kaut kā tā pagaidām. Tā. Tā, nu reku noflīzāts. Pirmie kvadrāti dzīvē, jā, flīžu. Bāms, reku filtriņi mums sataisīti.
Šitā mums te tagad būs. Te pie ūdens filtriem es gribēju mazliet apstāties un pastāstīt, jo te mēs pieļāvām lielu kļūdu. Šie filtri, ko mēs uzlikām, tā ir diezgan liela parodija, jo kārtīgai ūdens filtrācijas sistēmai ir jāparedz izvads kanalizācijai, ko mēs tajā momentā neuztaisījām. Šobrīd jau ir ievilktas siltās grīdas, viss noflīdzēts, un vēl joprojām mēs domājam, kā mēs pievienosim kārtīgu ūdens filtrācijas sistēmu. Nu, un tagad rekur šitos. Taisīsim ciet. Moška sanāk. Moška sanāk. Nu tā kaut kā reku loks ciet. Tie sūniņi. Kaut kā mēs te darbojamies. Skatās. Nav uzkarsts, jā. Arī laikam pagaidīt. Aizgāju. Nu, lūk tā. Tāds viņš būs. Tā tas noteikās. Viens cements, 3 smiltis. Viens cements, 3 smiltis. Un ūdens. Tad ir stipri putri jau. Tā, nu šodien ir pirmdiena. Kas mums ir? Kaut kāds 14. marts. Tā liela diena. Nāk šodien siltumsūkni velk iekšā. Šeit. Tikko nokrāsoju. Un pārējuši vēl vien kārtiņu, lai piežūst. Baigi jau nebija laika pirms tam, zin kā mums te viss tā beigā ātri. Tā uzliksim šitā. Tā jā, tad tur stāvēs kaste. Tur ies tie vadi un tur ārpus mājas. Nu, cerams, ka viss būs ok. Tūliņās mamma zvana pieslēgt ūdeni. Cerams, nekur netecēs un viss ir čikiniekā. Tā kā, baigi ceru, ka viss būs kārtībā, nebūs nekādas problēmas. Viss smuki raiti aizies. Un arī šodien kanalizācija Džeka brauc. Kaut kad drīz jau viņam jābūt. Pieslēgs mums kanalizācijas saslēgs, lai viņi var strādāt. Tas nozīmē, ka mums šodien būs pods, mums būs siltums. Un mums būs tur izlietni, kur rokas nomazgāt. Tā kā tā, uzsūtījām vakardien būvmateriālus visus. Jāgaida, ka zvanīs, pieņemt pasūtījumu. Gaidām, ka nāks visi profili, reģipšu vates. Sāksim taisīt sienas, flīzēt.